7:36 minūtes. Labrīt, Kristap. Labrīt. Tagad vairs nav Renārs, tagad ir Kristaps atnācis ciemos. Mētājamies mēs pa laiku, un tagad no pagātnes mēs atkal esam nonākuši tagadnē. Ir 2. janvārs, ir 2013. gads, un pirmo reizi, starp citu, manās brokastīs Kristaps Kreisliņš ir ciemos Radio 101 studijā. Čau, Kristap! Čau, kā iet? Man liekas, tas bija vienreiz agrāk. Tas bija pēc, kad tu biji pēcpusdienā, ne? Nē, tu esi bijis tad, kad te bija cits brokastu raidījums. Senajos laikos. Pie viņa. Jā, pie tā. Pirmo reizi tu esi klāt manās brokastīs. Jā. Es ilgi šorīt domāju, un īstenībā man bija mēģi, kā tevi pieteikt, jo scenārijā, tu biji ļoti izbrīnīts, ka mums ir scenārija. Scenārijā rakstīts, runājam par aptiekas gadabalu, politiku un rock'n'roll. Tu esi aptiekārs ar politisku un rock'n'roll ievirzi. Es nezinu par to politiku, bet ar pārējo jā. Pirms cik gadiem tu nolēmi pārvākties atpakaļ uz Latviju? Ja vispār drīkst teikt atpakaļ. Jā, kāds 5 gadus atpakaļ kaut kas mums... nekāda vainīs nebija ar Ameriku. Tur man tas bārs Amerikā, manai sievai frizētā, mums tur māja piedara. Un mums ir 2 meitas, un vienkārši kaut kāda rutīni iestājās mūsu dzīvē. Nekas slikts, absolūti nekas slikts tur nebija, bet, varēja jau pareģot, kas būs nākošā dienā, aiznākošā dienā un tā. Un mēs domājam, uzārdamies, pamēģinam kaut ko citu izdarīt. Sačakarējam dzīvi, braucam uz Latviju. Es saprotu, ka Latvija tev sagaidīja ar atvērtām rokām. Tu uzreiz atvēri to pašu bāru, kas jau vismaz tā, ka leģends, es neesmu Vašingtonā bijis oriģinālajā aptiekā. Es biju. Wolfs ir bijis. Labrīt, Ārts Wolf, laimīgi jauno gadu. Čau, Arti. Ārts Wolf, no kā atšķirās Vašingtons aptieka no Latvijas aptiekas? Neko daudz. Ir daudz mazāks, tas ir vienīgais īsti. Cik es atceros. Es tur sen esmu bijis. Klau, tad, kad tu sāki to visu darīt, tu saskāries ar ļoti interesantu Latvijas birokrātiju. Pastāst bišķi par to. Tu zini... Es atceros, katru reizi, kad es tev satiku aptiekas pirmsākumos, tu ar milzu galvu, ar saķertu galvu man stāstīja, ka kaut kas īsti nav tā kā vajag. Jau nebija tik traki, faktiski. Es biju... pārsteigts, ka dažas lietas rit daudz vienkāršāk nekā Amerikā, man likās tā. Bet nebija jau tik traki. Es domāju, bija visgrūtāk tajā laikā, jo tas bija tieši pirms krīzes, bija atrast piemērotas telpas, jo viss bija baigi dārgs un arī nebija baigi daudz pieejams. Es neesmu ekonomists, es esmu kaut kāds idiots bārmens, bet ja es varētu trāpīt uz visnepareizāko mirkli pārvākties uz Latviju, tieši pirms krīzes, es noteikti trāpīja tieši uz tā momentu, kad varbūt man vajadzēja pagaidīt dažus mēnešus. Un tā, bet viss sanāca tīri normāli. Bizness ir iegriezies. Ja tu pa biznesu to neteiksi. Jā, nekomentēšu, bet Krogam, man liekas, ir tīri labi slava. To es esmu ļoti lepns. Un man patīk tā klientūra, kas nāk uz Krogu. Man patīk tas virziens. Man patīk, ko mēs tur daram. Un tā, pa pārējo nekomentēšu. Kas tev pietrūkst tagad 5 gadu pagājuši? Kas tev pietrūkst no tā, kas ir Amerikā un kas nav šeit? Jo tās ir, man vismaz šķiet, ka tās ir ļoti, ļoti, ļoti daudz lietas, kas... Bāra ziņā vai... Nē, vienkārši dzīves ziņā. Kas ir pirmais, kas nāk prātā? Pirmais, mēs bijām tīri iedziļinājušies ar sievu, nakts dzīvē Vašingtonā. Mums bija ap mūsu vecāki dzīvo 20 minūtes attālumā, katru nedēļu, ja vajadzēja auklīt, šitā momentā bija auklīt. Un ar to mums bija iespēja apmeklēt ļoti daudz koncertus. Un Vašingtonā ir tāda lieta, ka ceļo grupas par Ameriku. Un
Un tur var svētdienās uz mega lielo koncertu. Varētu, svētdienas vakarā Jane's Addiction redzēt. Man liekas, patās viņa bija Vašingtonā. Un pirmdienās, otrdienās uz visādiem lieliem koncertiem. Un man dzīvā muzika baigi trūkst. Es domāju, tie ir tīri ierobežots. Man liekas, ka mēs neesam vēl pavisam tajā Eiropas tūras ceļā. Dažas grupas jau izbrauc cauri Rīgu vai cauri Tallinu, bet es nezinu, vai mēs esam tajā galvenajā maršrutā. Un to mūs izkrīt daudz grupas redzēt. Un tā, es domāju, tas ir numur 1, kas man trūkst, ir dzīvie koncerti. Okay, bet situācija kļūst labāk. Ar katru gadu vismaz tāds ir mans viedoklis. Jā, es tev piekrītu. Okay. Par politiku. Ko tu saki par politiku? Starp citu, kā tev ir 2 pases, vai ne? Jā. Ko tu teici, ka tu atnāks ar mani parunāt par politiku? Es būtu teicis, ka es esmu slims. Ar rokenrolu gan viss ir vislabākajā kārtībā. Aptiekas gada balva pavisam nesen. Tavā krogā aptiek tika pasniegts gada balvas. Ar muzikālu ievirs galvenokārt. Pārsvarā, jā. Pārsvarā ar muzikālu ievirs. Pastāsti vairāk par aptiekas gada balvu. Kas tas tāds ir un kā tu nobriedi līdz šai idejai? Un galā, kas dabūja tās galvenās balvas? Es mēģināšu atcerēties, bet doma apmēram bija tāda. Mums katru gadu bija tāds, smieklīgs pasākums, kad bija operā gada balva. Mums bija tāda, TV skatīšanas partija, kur mēs skatījāmies, un mums bija totalizators, ko mēs izrukājam, iedodam katram cilvēkam, un viņi var minēt, kas uzvarēs, kurā kategorijā, ko Račs ir izvēlējis kā vislabāko tajā gadā. Un, ja tu uzvarēji, kaut kā 20 lata rēķinu pie bārta var saņemt, vai kaut kādu šampīti mēs devam. Alkohola pārmērīgai lietošanai kaitīgi ietekme, Tas ir jādara? Tas ir jādara. Es to nezināju, atvainojos. Tu vari teikt F vārdu oficiāli, bet, ja tu piemini šampīti, man ir jāpasaka, alkohola lietošanai ir kaitīgi ietekme. Labi, tad es to vairs nedarīšu. Ne, tu vari teikt. Es vienkārši katru reizi to teikšu. Bet tev tas tagad ikdienās sarunās tagad notiekās arī, ka tev vienkārši automātiski aiziet. Jā, tad jūs sākāt skatīties tos gada balvas raidījumus. Jā, un šo vasaru man ienāca tāda doma prātā, ka es pārsvarā dzīvoju pa pagrīdes muziku te Latvijā. Un es domāju, ka ņemot vērā, cik maz zeme Latvija ir, es domāju, ka te visādām žanrām ir ļoti, ļoti kvalitatīva muzika, kas netiek pat nominēta lielajā mūzikas gadu balvā. Un mēs tikai gribējam, izrādīt cieņu pret tiem mūziķiem, kas tiek apdalīti. Jā. Un arī ir tādas grupas, kas man liekas, viņiem vajag uzsist uz pleca un vienkārši malači, baigi labi, ko jūs darat. Un domājam, ka mēs to varētu aptiekā izdarīt. Un starp citu, es ar savu komandu aptiekā mēs nekad neesam vienam pasākumam piestrādājuši kā gadu balvas pasākumā. Bet arī mums sanāca, man liekas, labākais vakars šo gadu vispār bija traki. Ja mēs arī, tas bārs ir sadalīts divos stāvos, un mēs pat lejā ir televizors, un mēs pat tiešraidi rādījām pagrabā, kur varēja sēdēt pie galdiņiem, un tu biji svecīts uz galdiņu, un varēja tā reāli tā kā, pie Zolīdās gada balvas, skatīt uz ekrānu tiešraidi. Skaisti, kas bija galvenā balva ieguvēja? Tur mums bija labākā smagā grupa, tāda grupa Tesa. Okay. Un viņiem iznāca jauna plata šo gadu, un viņi arī patās bija Eiropas tūrē, kas viņiem tīri labi izdevās. Tad es nezināju, kā īsti nosaukt nākošo balvu, un es viņu vienkārši nosaucu par labākā nesmagā grupa. Un tur uzvarēja Elmārs Raimonds Gusarevs, jo viņam arī iznāca jauna plata šogad, kā arī viņš uzdrošinājās pats sarunāt Palādiumu un uztaisīt Palādiumā koncertu, ka es domāju, malacis, ka viņš to izdarīja. Es nezinu, vai es to būtu varējis izdarīt, bet viņam baigi labi izdevās.
Un, starp citu, domāju, no visiem latviešiem, kas dzieda angliski, es domāju, ka viņš ir viens no tiem, kam vislabāk sanāk tā bez akcentu un ar saprotamiem tekstiem un tā, un par to es viņiem gribēju to žetonu iedot tādu. Un bija videoklips labākais, kurš uzvarēja Satellites LV, par klipu Bezgalību. Roberts dabūja balvu, jā, ko mans čoms Roberts uztaisīja. bet tur arī vēl viens iemesls, kāpēc tas uzvarēja, bija, jo tur parādās ļoti daudz man klientu arī tajā klipā. Un tā, kas vēl tur bija? Labākais aptiekas koncerts šī gada, kur bija nominēti, astronauti bija nominēti, jo viņi bija kaut kad februārī vienā svētdienā, un viņi nospēlēja 2 sets, un tas bija, kad bija kaut kāds sals mīnus 30 grādārā, un mūsu koncerti vienmēr aptiekā ir pa brīvu, nekad aptiekā nav ieejas maksa, un atnāca, es domāju, ka gāzīs riņķī šajā vakarā, jo kam ir iespēja redzēt, tik intīmā atmosfērā astronauts, jo viņi ir tīri populāri grupa Latvijā. Es esmu pārsteigts, cik cilvēks skatās, ir sevišķi vasaras festivālos, tur ar pūlīm cilvēku, un es domāju, apgāzīs kroga riņķī. 20 cilvēki atnāca uz to koncertu. Un bija vissirsnīgākais koncerts ever, ko es biju pieredzējis. Tur kaut kādās dažās dziesmās man saticēja asaras acīs, vai ne? Un nebija dēļ, ka cilvēki nebija. Bet bija vienkārši, daži tie teksti baigi tā aizraujoši tā. Un kas vēl tur bija nominēti? 7 pieauguši vīrieši bija nominēti, bet uzvarēja tāda grupa Židruns. Aha. Un kas vēl no mūzika? Labākais DJs uzvarēja tāds Uģis Briedis. Un tad mums ir tāds pasākums, kas saucās Esi Vafelē svētdienās, kur mums nāk pavāri un gatavo brīvas vafeles svētdienās, lai cilvēki var lāpīties. Un tā. Un ir sanācis tīri foršs pasākums. Un mēs katru nedēļas vēl joprojām kā ārzemnieks es iemācos kaut ko jaunu te Latvijā un es saprotu, cik stulbs es laikam kādreiz izklausos runājot ar cilvēkiem, jo es piedāvāju, nominācija bija tāda garšīgākā vafele. Un man tas likās pavisam saprotam, ka vienkārši, vafeles, kā brokastu lieta, ko ēst ir, un garšīgākā vafele, un es arī domāju, vafeli, ka mēs nolēm nosaukt Esi Vafelē svētdienās, es baigi smieklīgi, jo vafelē, ka tev kaut kāds, ka tu esi piedzēries vai kaut ko tā. Alkohola pārvērīgai lietošanai kaitīgi ieteikt. Un tā, bet to trešo nozīmi man neviens nekad nestāstīja. Un tad mēs pasniedzam to balvu, kur reāli uzrakstīts, kur uzvarēja mans draugs Kārls Celms, šefpavārs no Tvaika, un tur ir rakstīts reāli uz tās godaugs garšīgākā vafele. Un ka kāds man pastāstīja, ko tas patiešām nozīmē, man bija tāds kauns. Jo es reāli nezinu. 9:49 minūtes. Kristap, reiz tu man tad īsti pēc tam, kad tu biji pārvācies uz Latviju un atvērs aptieku, mēs runājām par mūziku, un tu reiz privātā sarunā man prasīji, bet kas tev šobrīd no latviešu mūzikas patīk vislabāk? Un tad es tev teicu, ka es latviešu mūziku, ko es bieži arī cilvēkiem saku, es viņu nevērtēju, negribu vērtēt, jo tad atkal kāds apvainojās, kādam kaut kas nepatīk, zin kā, kādi mēs esam. Tad, ko tad tu ko tad tu te nāc, jā? Un tāpēc labāk, mīļā, mieru labad to noklausīties un to, ko tu domā, paturēt pie sevis. Bet man patika, un tajā reizē tu teici, es atļaušos, atvainojos visiem maziem bērniem, kas šo klausās. Tu teici, ka savam sūdam vienmēr ir jābūt mīļākam par svešo. Un man šķiet, ka tu esi viens no lielākajiem Latvijas mūzikas patriotiem, kādu es jebkad esmu sastapis. Kur bija gadi, kad tu ar mācītājs un esi muzicēji Vašingtonā?
Nu, mēs iesākām grupu 91. gadā, bet man pirmā saskarsme īsti ar latviešu popmūziku bija 89. gadā, kad es biju ar tādu Kristapu Grasu. Mēs bijām atbraukuši tūrē. Mums bija tāda grupa Gūzma, kurā es spēlēju bungas, un mūs aicināja kā viesus. Un mēs spēlējām vecajā sporta manēžā mikrofonu noslēgumu gada balva koncertā kaut kāds. Tā vienīgā reize savā mūžā, kad es esmu spēlējis ar, kā saka, playback vai... ar fonogrammu. Jā, uz fonogrammas, kur var ritīgi vienkārši neko nesist, neko netrāpīt un ākstīties, cik tu gribi. Un tur tajā tūrē mums bija koncerti ar Pērkoni. Mums pat bija vienā privāta pasākumā ar Jaunu Mēnesi un ar Ornamentu mums bija. Un es arī biju saticis Jumpravu tajā tūrē, ko mēs ļoti labi sadraudzējamies. Un tas ir, kur es tieši sāku iepazīties ar latviešu mūziku, jo tur man sāk stāstīt par NSRD un visādas frīkainas lietas, kas notiekās te Latvijā, kad es augu mājās 70. gados un 80. gados, man vecāki klausījās ABBA, Bonnie M un vienalga, ko Raimonds Pauls izdeva. Un viņiem vienmēr bija tusiņi ar latviešiem, kas bija atbraukuši ciemos, katru otro nedēļu. Un vienmēr skanēja viss, Lapčēnok un Siksnes un Margarita Vilcāns un viss šitās te dziesmas un tā. Un man likās, ka tā bija latviešu muzika. Bet tad, kad es sāku iedziļināties tur 89. gadā, es atradu visādas tādas pērles, arī pasnieku un tā, kas skaitījās laikam gandrīz kā top 40, bet ja paklausies kā Amerikā top 40, zeltainie pasnieki ir pavisam avangārds. Tie kaut kādi gaumi ir baigi interesanti. Vai kaut vai Roberta Aka, kas ir pirmais lielais deju grāvējs, ir taču kaut kas pavisam cits nekā tajā brīdī, pie kā dejo Ņujorkā vai Londonā. Tā ir šai visā sakarā. Es tev gribu palūgt vienu kārtīgu novēlējumu 2013. gadā Latvijas mūzikai, un tad, diemžēl, vai par laimi, man tev jāsaka čau tā līdz ātri aizgāja tas laiks. Jā, tās 15 minūtes aizskrien vienkārši nemanot, Kristā. Nākošreiz man aicina uz stundu. Sarunāts. Es nezinu, es domāju, ka... Ko mēs nemākam? Ko mēs vēl neesam sapratuši pa visu šo laiku? To tu noteikti arī vari pateikt. Vai tādas lietas, tu man pat nemācīji, ka tās lietas ir jātur paša pie sevis? Mans uzdevums ir tevi provocēt. Jā, es nezinu, es novēlu, lai visi šie latviešu mūziķi beidzot pabeidz tās plats, ko viņi visi sola. Visiem jau kaut kas sepās, izdod to sūdu plati. Mēs gaidām. Dāmas un kungi, aptiekārs un cilvēks, kurš ar katru gadu aizvien vairāk sāk iztīrēs pēc Neila Younga. Kristaps Kresliņš. Paldies, laimīgi jauno gadu jums. Paldies. Dāmas un kungi, ciemos brokastīs. Kristap, atnāc vēl kādreiz. Ar tevi ir vienmēr forši pabrunāt. Čau.